Labdien, dārgie skatītāji! Šodien mēs turpinām leģendu stāstus, jeb leģenda pie tējas, un šodien mūsu studijā nav neviena cita kā slavenā Zita Serdante, deju skolotāja, mākslinieckā vadītāja un ļoti daudz tituli. Varbūt mēs drīkstam Zita, jā, mēs protams. Sen pazīstam. Jā, tieši tā. Kā īsti tev titulēt? Bērnu deju kolektīvs Stariņš un tautsdeju ansambļa Vēntu mākslinieckā vadītāja. Skolās un bērndārzā es esmu vienkārši parasta deju skolotāja. Protams. Paldies. Kā tu sāki dejot? Kā es sāku dejot? Protams, katrai mazai meitenītei ir sapnis dejot. Katrs sev redz baletes vārciņos. Tā bērndārzā es arī sev redzēju. Sāku dejot sākotnēji diezgan, tas pat bija nenopietni, bija patērētāju klubā pie Ausmas Dunaiskas bērnu deju kolektīvs, bet mamīte bija ļoti noslogota un man nevarēja izvadāt, un tad tas bija tāds īstermiņā, bet man liekas, ka es dejoju visur laukos, dzīvodam laukos, man bija jāgan aitas, es dejoju aitām, es dejoju uz lielceļu, visu kaut kur, pati dziedāju, pati dejoju. Tad bija mirklis, kad es veselu gadu Salkristos sanatorijā dzīvoju. Un tur bija deju kolektīvs, atkal tur es dejoju, un tur man jau tik ļoti viss tas patika. Bet sākotnējs bija, pats sākums bija pats smieklīgākais, kad kaut kādās sākuma skolas klasītēs pirmā vai otrā, es aizgāju pieteikties bērnu deju kolektīvā, un man skolotāja, laikam, es biju tāda tieva neizskatīga, un man skolotāja teica, meitenīte, ej mājās, tu nekad nedejos. Aizgāju arī mājās, tā tad atkal turpināju kaut kur dejot savā iztēlē, un tad pagāja gadi. Un tad notika tieši otrādi. Man pienāca viņa skolotāja Ilona klāt un prasīja, Zita, vai tu negribi nākt dejot? Un tā, ka es esmu vispār tā īstā vēlā dejotāja. Es sāku reizē dejot gan Vēnts dzirkstīs, gan Vēntā, bet tas jau ir tā kā pamatskolas beigas, vidusskolas sākums. Tā kā principā es esmu vēlā dejotāja. Es neesmu no tiem, kas no 3 gadu vecuma 2 reizes nedēļā cītīgi ir gājuši. Sākums bija tāds periodisks. Kāpēc tieši tautas dejas? Laikam tieši arī tāpēc, kad mana vecvecāki vieni bija Pāvilostā, otri bija Padurē. Un es ļoti daudz dzīvoju uz laukiem. Un man liekas, ka latviešu tautas deja tā ir tāda caurvīja darbība ar laukiem. Jo jebkuru deju mācoties, es kaut kur uzreiz aizsmaržoju liepas, es sajūtu smaržas, es zināju, kā tā vista tur kasās, un tas, teiksim, rakstur dejās ļoti noderēja. Un tad, protams, vēlāk, kad jau tā deju māksla bija apgūta augstākā līmenī, tad jau nāca šīs skaistās cēlās dejas, bet vienalga, man liekas, ka man tas īstais latvietis sēž iekšā, kad man viss tas nāk caur laukiem. Es to visvairāk sajūtu, un tagad arī strādāt jaunās dejas. Tā kā ir tas teiciens jāpārguļ ar deju, lai tu varētu aiziet pie kolektīva un uzstādīt. Es tiešām ar to deju pārguļu, bet es to pārguļu, tā kā es redzu tos laukus. Es dzirdu tās lakstīgals, es dzirdu, kā tās vardas kurkšķis. Vienkārši tas manī tā ir iekšā. Jā. Kurš bija tavs pirmais deju kolektīvs? Mans pirmais deju kolektīvs, es pirmīt atbildēju, tāds īstais nopietnais bija reizē, abi divi reizē, Vēntas dzirkstis un Vēnta. Bija kaut kāds pasākums, un Ilona Garokalna pienāca klāt un jautāja, ka viņa tā ir novērojusi man, vai es negribu nākt dejot. Un tad uzreiz arī paralēli Vēntā tieši tajā mirklī trūka dejotāji, un tad man arī momentā paņēma Vēntā, jo acīm redzot, kaut kas jau tajā man bija tik ļoti iekšā, kad tad nevis pateica, ej mājās, tev nesanāks, bet tieši tas skolotāji to ievēroja, ka man tas iekšā ir, un arī Gunta Zepa arī uzreiz uzaicināja dejot. Man nav tāds viens atsevišķais, man 2 bija uzreiz. Paldies. Tu jau minēji, ka tad trūka dejotāji. Es arī esmu tautiņdeju dejotājs, un cik es sevi atceros, vienmēr trūks tie dejotāji. Ko teiktu jauniešiem, kāpēc jānāk dejot, lai netrūks dejotāji? Labs jautājums. Tagad vienmēr, kad runā par latviešu tautas dejām, vienmēr visi saka, dejot jāiet, tāpēc būs ritma izjūta un būs stāja. Tas ir tikai tā virspusēji. Strādājot latviešu tautas dejas, mums tomēr latviešu tautas deja pamatā ir klasika. Mēs viņus stiepjam, velkam un veidojās šie skaistie ķermeņi. Tas pats par sevi. Bet principā patiesība tur ir daudz dziļāk, jo šī te atbildība un kolektīvisms, jo tas ir jāiemāc, jo tu vairs neesi viens.
Tu esi atbildīgs visu kolektīvu priekšā. Ja tu tiešām tev ir jāprot atteikties no tās Omas dzimšanas dienas, ja ir kaut kāds ģenerāla mēģinājums, tev ir jāprot atteikties no vēl kaut kāda tusiņa klasē, ja ir koncerts, ja, šī te saliedētība, atbildības sajūta, tām ir ļoti liela, un patstāvība, ja. Tā kā es teicu, tas, kas ir izgājis Stariņu un Vēncas skolu, tie visi Rīgā tiks deju ansambļos, tie visi iestāsies augstskolās un pabeigs augstskolas, jo viņus no rītiem mammas nemodinās, viņi mācēs paši piecelties. Es to viennozīmīgi saku, tā tas būs. Vai tu esi skaitījusi, cik dejotāji tevi cauri ir izgājuši? Es nevaru saskaitīt. Ak, Dievs, es nostrādāju 40 gadus. Es domāju, ka jā, jo reāli Stariņā vienmēr plus mīnus no kādiem 140 līdz 200 bērniem kopā ar Ventu, un plus vēl skoliņā visas pirmās klasītes bendārzos. Labāk neskaitīt, paliks slikti. Paliks šausmīgi daudz. Labi, paldies. Kur ir tavi mīļākie deju svētki, ja tādi ir? Jā, tādi, protams, ir. Man mīļākie ir 100-gadus svētki, jo es domāju, ka sākotnēji Agris Daņļevičs ar šo gadsimtu 13. Man bija tāda sajūta, kad man vienkārši skudriņas skrēja pa kauliem. Un visi tie teksti, kas tur lasījās līdzi, kā tas bija salikts, šīs te meitas, vīri, sievas, bērni, viss tas stāstījums kopā man bija. Es atbraucu mājās, es gāju iekšā vēstures grāmatās, jo tā bija, es esmu padomu laika cilvēks, kur mums Latvijas vēsturi maz mācīja. Es lasīju, meklēju materiālus par mūsu pirmsākumiem, par Latvijas vēsturi. Man tas tik ļoti aizrāva, ka es nevarēju apstāties. Tas bija fantastiski. Bet, varbūt vēl otrs, kas, kad varbūt vecums, briedums, arī jau domas ir pilnīgi citādāks. Jo pēdējos dziesmu svētkos, kas bija, es sēdēju tribīnēs un raudāju pie vienkārši teksta, kad arī šis te ietu tas Jonis apbraukā visus novadus, ja? Un kad viņš saka, un kad es to mazo meitu atceros, kā es savu meitu 2 gadu vecumā aizvedu dejot, un tagad es steidzos uz tiem dziesmu svētkiem. Man pat tagad kamols uzskrēja. Jo man dzīvē ir tieši tas pats. Es tieši tāpat to savu meitu aizvedu tais 2 gados dejot, un pēc tam viņi dejoja Tautsdeju ansamblī Līgo, un tāpat skrēja uz koncertiem, uz svētkiem skatīties. Un tas teksts bija tāds, ka man pat tagad asaras saskrien acīs. Tā kā, varbūt, ka tas ir vecuma viedums, bet tas ļoti emocionāli šos 2 svētkus esmu uzņēmusi. Arī jaunībā man patīk daudz svētki. Man ir tomēr jāskatās ne tikai pieaugušo dziesmu svētku, man arī ir skolēnu dziesmu svētku. Un skolēnu dziesmu svētkos savukārt man patika, kur Agris Daņļevičs bija iepinis visas šīs te futbola spēles, piemiņu Artai Melnāksnē, fantastiskai horeogrāfijai, kur bija Arta, gāja cauri. Un tad, kad bērniem mācīja himnu, ja ka bērni dziesmu svētku laikā stadionā dejoja uz laukumu šo himnu, un aiz laukuma aizskatuvē saucamajā. Es skatījos, kā citi bērni skrien, un kad ir tas himnas laiks, viņi visi pieceļās un dzied. Un tad notika tā, kad es biju Mežparkā noslēguma koncertā, un arī notiek darbība, notiek viss kas, un dzied sākās himna Mežparkā. Un bija grupējumi, bērnu grupējumi, kas momentā pielica kājas un dziedāja. Es uzreiz teicu, tie ir no Daugavas stadiona. Tā kā Agris Daņļevičs arī bija padomājis un tādas gudras lietas ielicis. Tiešām gudras lietas, kas mūsu bērniem ir vajadzīgas. Un tas atbalsts tā kā ir svētki. Nav tādi vieni, bet ir svētki, kur ļoti paliek atmiņā. Paldies! Vai tev ir kāds mīļākais deju skolotājs kā autoritāte? Bet protams. Protams, jau kopš es sāku strādāt, un vēl pat līdz šai dienai es abrīnoju, ļoti cienu, ļoti augstu vērtēju. Tautas valodā, ja tā var teikt, tas ir Jānis Purviņš, mans mīlulis, jo es no viņa skatos, mācos, es vienkārši nesaprotu, kā šis cilvēks, viņš sev sauc par deju pieradinātāju. Es sekoju līdzi, kā viņš redz arī, kā viņš dabu redz, kā viņš uzliek to dabu uz skatuves, kā viņš to pasniedz saviem dejotājiem. Un visur apakšā ir stāsts. Un, kad viņš runā, tad es vienkārši, man visiem
pārējiem klusējiet. Jā, man laikam Jānis ir tāds ļoti liels mīlulis. Es no viņa visu laiku mācos. Man nesanāk, bet tas jau nenozīmē, ka nevar skatīties un priecāties. Labi, paldies. Nākamais jautājums, vai tev ir kāds, nezinu, mīļākais deju solis, vai papildu jautājums, mīļākā tautas deja tā? Nu, latviešu deju solis, es nevarētu teikt, ka man ir tāds mīļākais. Viņi visi ir forši mīļi. Es esmu pilnīgi kurzemniece, jā, bet man mīļākie deju soļi, un es nezinu, kas ar to Latgali. Tagad mans nots ir latgalietis, bet tas arī jau man no bērnības nāk līdzi, jo Latgalē ir ļoti spēcīga šī mūzika. Man liekas, tur nekas nav jādara. Vienkārši ir fantastiski. Skan Latgales mūzika, tu uzvelc tautas starp, un man liekas, viss jau notiek, viss ir fantastiski. Un jā, es tā kā pieslēdzos Latgales dejām, un es patīk skatītājiem, tas būs smieklīgi. Man sestdienas rītos, normāli cilvēks sestdienas rītos sievietes tīra māju. Es vienmēr uzlieku Laimes muzikantus. Tā māja pat tīrās. Man nemaz viņa nav jātīra, jo tas ir tāds... Rūžiņi, tad jau valkas rūžiņi. Rūžiņi, tur viss tur. Man ir Laimes muzikanti, viss repertuārs iet, un vienkārši tā kā ir tāds... pacēlums. Vienkārši tas latgaliski, poliski, spānisks tavās asinīs. Pēc uzvārda varbūt kaut kur kaut kas jau man teica, ka kaut kas varbūt lielos senčos esot no poļiem, bet ko tu zini? Tāds liderīgs jautājums, vai tu iztēlojies kādu slavenību tautas dejā cūkas driķos? Es šo jā. Klau, ir. Bet tas varēja notikt vismaz gadus 11 atpakaļ vai cik. Mums ir ļoti slavens aktieris Uldis Dumpis. Un viņš man ir mīļākais aktieris savukārt. Un tad ir tā, ka es iedomājos, ja Uldis šo dejot, es redzu viņa mīmikas uz tiem, kā viņš paskatās uz meitu, kā jāatskatās, kā jāsaķer. Un es jau redzu, kā viņš sabarzēt rokas, kā viņš tur tā macīm tur pabolītos. Viņš mums ir, ja viņš dejot tautas deju, viņš ir īsts raksturdeju dejotājs. Es redzu Uldi. Skaidrs, paldies. Ko tu teiksi dejotājiem, ja tu redzi, ka viņš ieradies uz koncertu ar vienu zeķi? Tā, protams, ka tā var notikt, bet tad ir ļoti īsa saruna. Mums līdz koncertam tik un tik ir laika, zvanu vecākiem, lai viss būtu. Un vienmēr viss ir bijis. Paldies. Tas varbūt skan skarbi, bet ir savi noteikumi. Kostīms ir iedots tev pirms koncerta. Tas ir jāsakārto, jāapskatās, nedrīkst aizmirst. Un ja kaut kas ir aizmirsts, man ir, tā kā varbūt tas ir papildus, es tagad izēju ne tik no konteksta, bet man ir ļoti, ļoti atsaucīgi vecāki. Es arī ļoti daudz strādāju ar vecākiem, un vecākiem jābūt klātesošiem. Un tur var droši pateikt, tev ir tik un tik laiks, zvanu vecākiem, un es zinu, ka vecāki momentā pieslēgsies, palīdzēs izdarīs, lai tas koncerts būtu, lai viss būtu skaisti. Paldies! Šis nākušais arī tagad gan arī no vecākiem, jo mūsu komanda sagatavoja šos jautājumus, kur arī dejotāji vecāki. Un tas jautājums ir apmēram tāds, cik tērpu gludinātāju, pogu pāršuvēju, šuvēju un zeķu gludinātāju nepieciešams vienam entu koncertam. Ja tu esi iedresējis, ka katrs dejotājs pats šuj pogas, gludina un visas darbiņas dara. Jā, kostīmi ventais stāv kultūras namā. Jo katrai dejai tomēr, katra deja iet ar savu specifiku, ar savu raksturu, un katrai dejai piestāv savs kostīms. Mums ir brīnišķīgs rūķītis, noliktavas pārzina Laimes Karžinska, kas ir uzņēmusies šo te kreklu mazgāšanu un gludināšanu. Tādēļ ventai, stariņam, bandavai, kuldīdzniekam vienmēr ir cārti balti krekli, jo gadu desmitiem Laima mazgā tikai ar vienu veļspulveri vienā ūdenī. Un tāpēc nav ne dzeltenīgi, ne balti, nekādi. Un tad tiek šie krekli iedoti pirms koncerta. Kostīmi pirms koncerta, krekli ir tīri balti samazgāti, kostīmi ir iet uz mājām, un tev pirms tam ir jāuzvelk. Ja tu esi novājējis, podziņu jāpāršuj, ja trusciņi apaļāks, atkal podziņu jāpāršuj, un tālāk viņi šos gludina paši. Paldies! Un tā kā, es nezinu, cik vai paši vai mammas, bet mammas saka, ka paši. Paldies!
Vai esi mēģinājusi arī deju uzvest kādā netradicionālā vidē, ārpus skatuves, kāpju telpas pagalmi? Nu, ir bijuši, kur ir jādejo visādos apstākļos, ir sevišķi aizbrauc uz festivāliem, ja, jo ir sevišķi Balkānu valstīs, viņiem ir šīs te līniju dejas, rindu dejas, viņi neizprota to mūsu skatuvisko zīmējums, ja, un to deju apjomu un to placi, cik tev liela vajag. Vēl cik gadi tie ir atpakaļ. Es vadīju vidējās paudzes deju kolektīvu Dimdar, mēs bijām Turcijā, un vienu dienu pirms izlidošanas solists salauza kāju un potīt, un man nekas cits neatlikā, man bija jālec iekšā un jāiet dejot. Un tagad mēs nodejojam tur, visu kaut kur, un tagad ir koncerts, dienas koncerts, mūs uzved augšā kalnos. Man ir pasteliņas kājās, es vēl grims lielāks, savā vecumā vēl dejoju raibos cimdus, un mūs uzved augšā, un deju laukums ir nevis maziņi apaļi, bet lielas, izbērts viss ar šķembām. Lielas, kantainas šķembas, un labi, ar kurpēm var vēl ar tām šķembām padejot, bet es dabūju dejot 2 dejas pēc kārtas ar pastelām. Ai, es nerunāšu kāds pēc tā. Kas notika? Pirmo deju es sakot zobus smaidīju un dejoju pa tām šķembām, bet tad es sapratu, ka katrs solis bija tāds, ka gribējās kliegt no sāpēm. Un tad es izgāju ārpus horeogrāfijas ritmiem, skatījos, kur tās šķembas ir bišķi pašķaidījušās. Un tad es tādas pārlecienus taisīju uz tiem pleķīšiem, kur var drusku iztaisīt to dejas soli. Un tad gal uz nākošais pārleciens. Nu tāds, tas bija, ir gadījies, jā, festivālos visvairāk. Paldies! Kā tu mierini dejotāju, ja viņš pēkšņi aizmirst dejas soli pirms koncerta? Ja tā nenotiek? Nē, mēs tā notiek. Tas ir pilnīgi normāli, jo es mierinu dejotājs tāds, klausies, tev nav ko uztraukties, tu visu māki. Tu tagad esi uztraucies, bet tu visu māki, atskanēs mūzika, pirmos 3-4 soļus takts tev trīcēs kājas, tu visu māki. Jāuztraucās un jābaidās ir man. Tic man, es nekad nelaidīšu ārā deju, ja tā deja nav gatava. Es saku, tu visu māki, un tas, ka tu uztraucies un tev ir tās skatuviskais drudzis, tas liecina tikai par to, ka tu dzīvo dejai līdz, un ka mēs visi esam cilvēki. Tā tas ir. Kur tu bez skatuves druģi? Tā tas ir. Vai tev ir kāda mīļākā filma par dejām? Bet tās nav latviešu tā. Jā. Solis augšu. Visi, 1, 2, 3, 4, visi. Es esmu visas redzējusi. Es zinu, ka tur, tas ir tā kā pasakā, ja, ka tur nedēļas laikā meitene ir baletdejotāja un iemāca puisi, kurš nemaz nemāk dejot, ka tu nedēļas laikā. Es zinu, ka tās ir muļķības. Bet ir gudri salikts kopā, ir skaisti. Un galvenais, es šīs dejas skatos pavisam citādi, es šīs filmas skatos pavisam citādāk. Es skatos to ķermeņa valodu, mūziku, to caurvīdu darbību. Ja. Man liekas, ka tagad kaut kad arī bija solis augšu viens no tiem, kur viņi taisīja tās zibakcijas. Es noskatījos ar lielu baudu, jo fantastiski ķermeņi, fantastiski mūzika, fantastisks idejas, fantastiski strādā. Un, protams, visas filmas ar laimīgām beigām. Paldies! Ko darīt, ja koncerta laikā dejojošam cilvēkam nokrīt vainags, meitenei acīm redzot? Jā. Es nezinu, ko darīt. Es 40 gadus strādāju. Tā nav bijis nereizi. Ir atsevišķās pastalas. Bet, tas ir. Ja pastala nokrīt? Ja pastala nokrīt, mēs izliekamies, ka neredzam, mēs dejojam tālāk. Un, ja ir kaut kāds, kas stāv tuvāk aizkulisēm, dejojot garam neuzkrītošu paceļu un iesviež aizkulisēs, nekādā gadījumā spert šo pastalu vai mest, bet, tā ir. Tu dejo, tev varbūt ir kaut kāds tur izklupiens, kas tu to pastalu savāc, tu dejo gar aizkulisēm neuzkrītoši viņu. Ja ne, tad pastāv tur čuč visu deju, pēc dejas kāds, kam ir abas pastāvs, aizskrien, paņem un nones malā. Tā kaut kā. Bet varbūt tev ir gadījies kāds cits jautrs, tad noteikti daudz jautru atgadījumu, kas notikuši ar dejām, ar koncertiem. Tas atkal būs no manas jaunības, kad es dejoju. Jā. Es nenosaukšu, viņi ir pazīstama meitene kuldīgā, nenosaukšu. Mums bija kaut kāds koncerts kaut kur, bet šī dejotāja bija arī tā, kas ļoti bieži kaut ko aizmirs mājās. Vai saktas, vai blūza, vai kaut ko. Un viņai ar kaut kā bija trāpījies, viņa dejo,
un viņai nokrīt apakšsvārks. Un tas notiek tā, ka ir tas, ko es teicu, nedrīkstam pievērst uzmanību. Bet šī meitene, šī dejotāja, labi gribēja to apakšsvārku ar kāju iespēt aizkulisēs. Bet dejojot, tas spēriens nebija uz priekšu, dejojot, tas spēriens bija uz augšu. Viņš šo apakšsvārku uzspēra gaisā, tas apakšsvārks kā izplētās, kā tas lielais, jā, kā liels balts mākslas objekts, un lēni skaisti nāca lejā. Un tas zālē bija liela prieka. Tagad no tagadējās Vēncas dzīves es skatos vienā koncertā, tur zēniem ir tāds pārleciens ar tādu plašu kāju pārcelu. Un kāpēc man centrā viens puisis tādu šauru to lecienu tā izrādās uz pirmo lecienu, viņam pārplīš šekumā bikses. Un viņš bija ļoti priecīgs, kad viņš nav man klausījis un nav balts apakšbikses, kad ir pelēks. Viņš vismaz redzēt nevarēja. Es saku, es neredzēju, tiešām. Viņš skaties, redzi, un tiešām viņš pārplīs. Un jā, es tikai ievēroju to, kāpēc viņš tā šauri lec, nevis tā izvērsti, bet tā šauri. Tā kā šie ir divi tādi. Viens no veciem laikiem, viens no tagadējiem laikiem. Jautājums nākošais ir tāds. Ko tu pati dejo vai tu dejotu, ja nebūtu skatītāju un nekādu ierobežojumu un vispār nevienu cilvēku pasaulē? Es noteikti palīku pie tām pašām latviešu tautas dejām. Viņas man ir ļoti tuvas sirdī, jo, kā es sākotnēji minēju, es jau strādāju arī ar Vēncas dzirkstīm. Tas bija pilnīgi cits žanrs, cits ritms, jā, tas viss bija, bet tas ar mani īsti nerunāja. Un ja man būtu kaut kas jādejo, un neviens neredzētu, es vēl joprojām ir tāda deja apkal man kumeliņa. Es arī šo mūziku, kad nav spēka vairāk, ir tā, ka tu esi nostrādājies, un tad ir, jāsaņemās, lai iet mēģinājumā. Es ielieku arī šo mūziku, es paklausos šo mūziku, un arī tā mūzika ir tā, kas man palīdz strādāt. Es ik pa laikam, kad man trūkst spēka, es uzlieku šo mūziku. Un tad līdz ar to, kad man tā mūzika tik ļoti patīk, ka neviens neredzētu, es pat gribētu iemācīties un to deju kaut kur padejot, bet tā, lai neviens neredz, jo tas vairs neatbilst manam vecumam. Tas atbilst jaunībai, jo es vienmēr skaļi saku, deja ir jaunības māksla, tur izskatās viss skaistāk. Protams, vispārēji arī dejo, viss ir skaisti, bet kad tie jaunie dejo. Paldies! Cik augstu jālec stariņu dejotājam, lai Zita pateiktu, beidzot? Rīga nekad nav gatava. Dejot vienmēr var labi, bet var vienmēr vēl labāk. Vienmēr var to. Mēs atkal pamācamies. Ir, protams, reizes, kad es bērniem pasaku, cepuri nost jūs priekšā. Tiešām cepuri nost. Kā jau tu zini, šogad arī dziesmas svētku gads skolniekiem. Es abrīnoju savus stariņu dejotājus, kā strādā 1., 2. klasa, kā 3., 6. Venta. Šī venta nav tāda, kas dejo no mazotnes man. Viņi ir pienākuši klāt. Un tas nav, man ir tā, kā atnāk viņi tā kā no mazotnes, un tad viņiem ir iekšā tas ritms, un viņi ir talantīgi, jo viņi visi māk. Viņi ir atnākuši tur 2 gadus atpakaļ, citi no bērnības, citi 2 gadus, un ar tādu darba apjomu, kā viņi šogad strādāja. Tad ir man grūtie bērni, 5., 9. klase, saproti, Arti, tur taču nedrīkst viens uz otru skatīties, un vēl jāpieskarās, un aptvēriens, un tad ir zēnām jāaptver meiteni, un viņš nevar to roku uzlikt uz muguru, viņš vismaz tādu gabaliņu tur nost, un tad es saku, paskatieties viens uz otru, viņi pagriež sejas, bet tās acis ir tur. Šis labs, es to iedomāju. Nē, tas ir, un tad, kad viņi tiek līdz 9., 10. klasē, tad man ir jāņem trauklupats rokā un vai ies vienreiz mājās, ja? Tad viņas nevar mājās dabūt. Tad ir mīlestība, bet 7., 8. klase. Bet es neesmu vienīgā. Man liekas, tas ir visā Latvijā. Es esmu ar pedagogiem runājis. Tas ir visā Latvijā. Ļoti grūti apķert, paskatīties. Nē, tas ir... Vai dejotājam ir jāietur kaut kāda diēta, vai, nezinu, piemēram, vai drīkstēs saldējumu vai kaut ko lietas, ko? Es domāju, ka diēta noteikti nav jāietur. Tikai viens noteikums. Ēdat tikai tad, kad nav tautstērps mugurā. Ja ir tautstērps mugurā, kolas, visi pārējie, viss nost. Jo tautstērpi ir grūti nākuši, viņi ir ļoti dārgi. Un pat ķīmiskā tīrītā nevar tās kolas izmazgāt. Un it sevišķi bērni čipši, taukainie pirkstiņi kaut kur.
Nu, es vienmēr vecākiem saku un bērniem, nekas jums nenotiks, ja to pusstundu neēdīsiet. Nekas slikts nenotiks, bet nē. Ir jēga, un it sevišķi pirms smagiem koncertiem, pirms skatēm, es vienmēr pārbaudu, vai vismaz pusstāfelīt riktīgi rūgtā melnā šokolāde ir apēstas, ka enerģijai vajag. Tur ir nervu uztraukums, tur ir fiziskā slodze, es saku, mieriņām vajag un spēciņam. Paldies! Vai arī tu pati kādreiz, kad tu biji dejotāji, vai nokavēji kādreiz mēģinājumu, ja tu esi ļoti pedantiska un nekad ar tevi tā negadās? Nav bijis. Tā kā nē, es nekavēju mēģinājumus. Tiešām nē. Viens gadījums ir, bet tas nebija mans vainas dēļ. Es atceros, man pēc tam bija ļoti, man vēl joprojām, es atceros, kā es neaizgāju uz vienu ģenerālu mēģinājumu, bet tur bija pilnīgi tā kā vienam klases biedram jāpalīdz, un tā kā es izvēlējos ar tam klases biedram palīdzēt un neaizgāju uz to ģenerālu mēģinājumu, bet es to atceros vēl šodien. Es domāju, ka Ilona bija tajā dienā ļoti dusmīga uz manīm, jo, ja man kāds ventā vai stariņā neatnāk uz ģenerālu mēģinājumu, es neesmu priecīga, jo tas ir ļoti svarīgi. Bet, jā, Ilona man tā reizē neko pat nepārmeta otrā dienā. Bet es atceros to vēl šodien. Tātad, cik dziļi man ir tie sirdsapziņas pārmetumi. 40 gadus es atceros to, ka jā, varēja jau kaut kā sakārtot, bet tā ir tāda viena reize. Slimība ir slimība, to mēs neskaitām, bet tā es mēģinājums nekavēju. Paldies! Vecāki jautājums, kāpēc mana meita mājās dejo pat cepot pankūkas? Vai tā ir tā metode, vai viņai vienkārši nepatīk bezdarbībā darboties? Nē, zin kā ir. Tie, kas saindējās, tie, kas atnāk un saindējās, viņi vienkārši nevar. Viņi tiešām visu laiku dejo. Kustās. Jā, visu laiku viņi kustās, viņi dejo. Un ne tikai meitenes, arī zēni. Un vēl ir tas arī pilnīgi drusku ārā no konteksta. Īsti pat daži, es tagad strādāju centra skolā, un man uz stariņu un ventu nāk ļoti daudz centra skolu dejotāju. Jo es strādāju ar visām 3 pirmām klasītēm, kurš grib nāk dejot. Un, protams, katrs vecāks grib, lai tas bērns kaut ko dara pēc stundām. Jā. Es pieeju pie viņiem klāt, stundas beidzās, viņi tur vienreiz nedēļā nāk tur tās 40 minūtes dejot. Ja? Un tad viņi tikai tagad uzzina, kas ir tā latviešu tautsdeja. Jo viņiem tas ir tautiņdeja, tas ir kaut kas nemoderns, kaut kas stulbs, tā var teikt. Tā viņi saka, es ne, to saka bērni. Un tad, kad viņi iepazīst to latviešu tautsdeju, un tad notiek ļoti daudz man nāk dejot. Viņi padejo, skotāji, vai es arī drīkst iet stariņā, man ļoti patīk. Tad atkal es esmu kādu saindējusi. Un man bija aizvakar baigi foršā saruna ar 2. klasi, jo tagad jāraksta jaunās programmas, es saku 2. klasē, ko mēs darīsim nākošu gadu, jūs esat 3. Ja jūs gribat, mēs varam beigt, vēl padejosim to 1 gadu. Un viens puikas saka tā, man teica, ka tas ir svarīgi, vajag dejot, jo tad, kad mēs būsim lielāki fiziskajā audzināšanā, kad būs fiskultūra, tur būs jādejo. Redzi, mēs tagad mācēsim jau. Tas man nepienācis prātā, bet tēvs fantastiski strādāja. Pilnīgi. Es teicu, klausat savu klases biedru. Tāda man bija saruna ar 2. klasīti. Paldies, brīnišķīgi. Tāds, drusciņi arī jautrs jautājums, vai tev pastāv kurs, kā pareizi sapīt bīzes super ātri meitenēm? Man jāsaka taisnība? Jā. Nemāku. Es nemāku pīt labas bīzes. Tāpat kā nemāku skaisti dziedāt. Divas lietas, kas man nav. Manai meitai bija ārkārtīgi lokaini un gari mati. Tur es nevarēju, tā kā cits mammas skaisti tur tās stingri iemācīties bīzes spīt. Bija toreiz tie topsīteļi, es biju laimīga, kad sasmērējot ar eļļas, tos matus varēja izķemmēt. Un tad ar topsīteļi kaut ko izvilkt, lai saturētu kopā. Līdz ar to es esmu slikta bīžu pinēja, bet man ir mammas. Es uz viņām skatos, meistarklases. Jāuztais bizīšu meistarklases, tāda laikam vēl nekur nav bijusi. Man ir tādas mammas, kas tādā ātrumā un tik stingri sapina bīzes, ka tiešām tie bērni mācās. Tagad tā anekdote. Jā, ir. Es paļaujos uz saviem vecākiem. Es ļoti daudzās vietās paļaujos uz saviem vecākiem. Jā, pat tagad, kad bija skate, es pat kostīmus negāju pārbaudīt pirms skates. Es paļāvos, viss bija pateikts, viss bija, kas kā jābūt un kas bija. Viss bija sašūts, nošūts, sapīts, viss.
es bērnus tautsēpos uz skatuves redzēju. Nu, tā ir, es domāju, ka no manas puses tā ir ļoti liela, tā ir mūsu kopsadarbība, un tā ir ļoti, ļoti liela atbildība, un tā ir ļoti liela paļāvība uz vecākiem, un viņi nav pievīluši man, un tas ir, man arī teica, kā tu nepārbaudīji? Es teicu, nē, es ticu, ka būs. Nav laika, viņi tur man 4 grupas, pa kur laika? Un man jāsagaida žūrī, man jāpasaka ar žūrī, jādara tas, un vēl citu kolektīvu. Nebija laika, bet vecāki viss izdarīja. Paldies! Vai tev ir kāds mērķis, varbūt sapnis saistībā ar dejošanu nākotnē? Nu tā, ir gan. Nu jau ļoti drīz. Ļoti drīz man būs pelnīta pensija. Es ļoti drīz iešu pensijā. Un visus šos gadus, tad, kad es pati dejoju, tad bija tā, ka Vēntā bija dejotāji no 9. klases vismaz līdz 25, 26 gadiem. Pēc tam sākās viss ir jauni laiki, jaunas metodas. Protams, ka visi, kas pabeidz vidusskolu, iet uz Rīgā vai visur citur mācīties. Atgriežās viņi Kuldīgā. Pēc 35 plus 40 šajos gados, kad viņiem ir mazi bērni, jo šeit, tas nav noslēpums nevienam Latvijā, Kuldīga priekš bērniem ir fantastiska infrastruktūra, mēs varam apvienot daudzus pulciņus sportā, mākslā, dejā, un viņi atgriežas Kuldīgā. Un tad viņi aiziet uz Bandavu. Viņi vairs nenāk pie manis, jo viņiem ir cits status. Ja? Un tad mans sapnis ir tāds, ka līdz pensijai, kaut viss neaiziet dejot, kaut vai vēl šos pāris gadus, kad man būtu tā, kad viņi ir tie dejotāji ir no tās 9. klases līdz tiem 25 gadiem, kad es, teiksim, gatavojoties pēdējiem saviem lielajiem dziesmu svētkiem, varētu startēt ar šādu sastāvu, kad ir tā vidusskola kopā ar pēcvidusskolas. Varbūt, kad notiek brīnumi un visi neiet mācīties, un mēs vēl varam kopā pastrādāt. Tas ir mans sapnis, kurš nenāk pie manis. Jo viņi aiziet visu prom, un kad viņi atnāk, viņi ir jau pavērt. Gadi vairs neļauj nākt uz Vēntu. Bet jāsapņo. Paldies. Tad ir turpinot šo jautājumu par nākotni, kā tavuprāt vispār attīstīsies tavu deja, piemēram, pēc 10, 20 gadiem, ja tu tagad varētu tā prognozēt, kā? Viss ir atkarīgs no mums pašiem. Šis ir ļoti nopietns jautājums. Viss ir atkarīgs no mums pašiem. Kāda būs, es zinu, ka Rīgā nāk iekšā ļoti daudz spēcīgi jauni deja kolektīvu vadītāji, jauni horeogrāfi. Deja kolektīva vadītājs nav tā profesija, kad es pasaku, es tagad taupīšu savus iekšējos resursus, līdz 5:00 es strādāju, es eju mājās un aizveru durvis. Deju kolektīvu vadītājiem šī profesija nāk līdz arī uz mājām. Tā ir caurvīja darbība visai tavai dzīvei. Mēs nevaram sakārtot šādu. Un ja šie jaunie pedagogi drusciņi domās līdzi šādā līmenī, kad tev ir jābūt ar viņiem kopā, viss ir atkarīgs no jaunajiem vadītājiem. No jaunajiem vadītājiem. Es zinu, ka jaunu vadītāju uzstādījums ir, mums ir mazas algas, kāpēc, cik man maksā, tik es strādāju. Šitajās muļķībās es vispār vairāk neklausos, es tikai tā paskatos, pagriežos un aizeju, jo ne jau vienmēr par visu var samaksāt. Un šī māksla ir tāda, ka tev ir jāiegulda ļoti daudz, lai kaut kas būtu. Un es tagad arī gandrīz katru rītu ceļos augšā ar domu, kad šeit Kuldīgā radīsies arī šie iekšējie resursi, ka būs kāds trakais, kas pārņems Stariņu un Vēntu, jo es tiešām vēl reāli strādāšu 2 gadus. Un kad būs kāds, kas uzņemsies šo grūto nastu, bet kā mans nelaiķa pedagogs Panamorijovs teica, tā ir mūžīgā katorga ziedos. Es zinu, ka viņš visiem kursiem to saka, bet es to ļoti atceros. Un ir tie skaistie brīži, nenovērtējamie brīži, par kuriem nevar darba algu samaksāt. Bet pašreizajā mirklī mums Kuldīgā laimējās muzikas skolā, cik es zinu, uz muzikas skolu ir atnākuši arī jau ģimenes, labi speciālisti ar ģimenēm atnākuši uz muzikas skolu. Muzikas skola ieguvusi ir fantastisks pedagogs, pat muzikas skolas direktori, fantastiski, es arī ceru, kad arī kāds deja kolektīva vadītājs atnāks uz Kuldīgu un ka Kuldīgā neizsīkstās, jo es neticu, latvieši ir dejotāja tauta, dziedātāja tauta. Es neticu, kad izsīks latviešu tautas deja. Lai gan presē saka, ka tur
tas nav, bērni nedzimst, algas nav, un dziesmu svētki iznīks. Dziļi sirdies tam netic. Pat negribu ticēt, es pat nelaižu to domu sev tuvumā. Tam ir jāturpinās. Kur vēl, ja ne Latvijā? Protams, jā. Nu tad paliek noslēdzošie jautājumi, un viens no tādiem ir par taviem hobijiem vai hobiju. Es jau zinu, kas tas ir, bet lūdzu izstāst arī skatītājiem. Mans mazais hobijs, ko es ļoti mīlu un piekopju, ir iet peldēties. Es kopā ar Nelaiķu Freimanu skolotāju mēs sākām vecajā baseinā. Daudzus gadus atpakaļ mēs sākām sestdienas, svētdienas rītos, no 8 līdz 9 mēs ar Freimanīti peldējām. Viņš uzlika tādu aci uz mani, viņš man tādu zina, es pilnīgi jūtu, ka viņš iegāja atpakaļ savā lomā fiskultūras skolotājs. Viņš nāca ar chronometru, tur man lika peldēt visos stilos. Es ļoti aizrāvos, man ļoti patika. Šī patika nāk vēl joprojām līdzi. Es neju ziemā peldēt, jo apsaldēju vienreiz muguras nervus, un tad man Freimanītis teica, pasties uz sevi spogulī. Protams, ka tu apsaldēsi nervus, tev nevajag ziemā peldēt, ej uz baseinu. Tā kā es viņam klausu, ja, es sāku kaut kur, tikko ir laiks, kaut kur pavasarī jāgrib peldēt. Bet vasarā es eju katru dienu, man vienalga vai līst lietus, vai vasarā sniegs, vai karsta saule. 7:30 tā es eju katru rītu peldēties. Un tur mums ir atkal vesela kompānija no mākslas skolas skolotājs, ko es satieku, skolotājs pensionārs, ko es satieku. Mēs tur satiekamies 8. Tur daudz šo peldētāju. Un man lielākais hobijs ir, es tā kā vienreiz, divreiz gadā braucu pa visu pasauli, skāpju kalnos. Tad uzreiz nākušais papildu jautājums, ja kalnos, kurš tad ir tavs mīļākais bijis tas kalnos kāpiens, ja tā viņu var nosaukt? Ļoti daudz, man grūtā saprot, katrā valstī, katra kalna ir citādāk. Un katrā valstī es sēžu, un es kalnu galotnē raudu, jo es nesaprotu, kāpēc Dievs man tā mīl, ka viņš man to atļauj, ka es varu to baudīt, ka es varu skatīties uz to. Lai gan man draudzene teica, tu neesi normāli veselu nedēļu, tu uzkāp, rāpies pa akmeņiem, uzkāp tur. Un kas tur ir akmeņi, un tad tu kāp lejā. Un es viņai saku, to tu nevienam nesaki. Bet tas ir kaut kas tāds. Un tad, kad nevar īsti atdalīt, bet, protams, ir tās svaigās atmiņas. Man ļoti Peru patika Andu kalni. Es gāju Kolkas kanjonu. Man ļoti, ļoti patika. Es 3-dienniekā gāju, tas bija fantastiski. Pagājušo gadu es biju Nepālā. Langtangā kāpu. Tiešām nedēļu kāpām augšā. Un šī daba tur bija tik skaista, ka es esmu to ielikusi obligāti vēlreiz aizbraukt uz Himalajiem. Es neiešu vairs Langtangu, es iešu citu trasi, tur ir daudz to trašu. Es noteikti gribu vēlreiz Himalajos nokļūt, jo tas bija tā, ka es nevarēju. Un pat atgriezos no Japānas, un kā jau es teicu, kad nebija man augstas trases, nekāpām augstu kalnos, jā. Mums bija no salas uz salu mazie kalniņi, mazās trasītes, bet tie bija džungļi. Es Kolumbijā biju džungļos, tad arī es pateikšu, Kolumbijā, tur drusku klimats citādāks, bet es biju Japānas džungļos. Un tad Gatis Gailīts, mums vadītājs, ar ko es kopā biju, ļoti fantastisks cilvēks. Un viņš man saka tā, šeit nav Japāņu bijusi, vispār nemaz. Ne latvieši, šeit nav latvieši bijuši, bet šeit noteikti arī Japāņi nav bijuši. Šeit varētu tā būt. Tie ir mani 2 lielākie hobiji. Paldies, tad varbūt, ko tu novēlētu kuldīzniekiem, kā dejotāja? Lai mums, es kuldīgi ļoti mīlu, un ka man prasa, no kurienes es esmu, tad man izdīgs tāda maza spārniņa aizmugurē. Tad es saku, es esmu no skaistākās pilsētas Latvijā. Es esmu no Kuldīgas, un man ļoti gribētos, lai Kuldīga tādā mierā, lēzeni, mierīgi, skaisti, bez stresiem attīstās tālāk, tā kā viņi tagad ir attīstījusies. Jo es tiešām esmu lepna, ka pie mums brauc šie ļoti daudzie turisti, un viņiem patīk, un ka viņi to nāk un stāst, un es gribētu, lai tas attīstās arī tālāk, jo ir uzņēmēja darbība, un uzņēmēja darbībai blakus ir uzreiz tāda kultūra, un jo mūsu uzņēmēji būs radošāki un bagātāki, jo arī mēs kultūrā, tad līdz ar to es domāju, tas tā vēsturiski ir bijis. Es domāju, ka arī neiejaucoties, es vēlreiz novēlu, kaut mums tik skaisti, kā līdz šim ir gājis, kaut mums arī turpmāk tā iet, un mums ir ar ko lepoties. Tiešām mums ir ar ko lepoties. Un es tiešām esmu lepna, kad dzimusi esmu Kuldīgā. Paldies!
Mīļie skatītāji, pie mums šodien bija studijā neviens cits kā Zita Serdante. Manuprāt, viena no visizcilākajām latviešu leģendām, es teikšu, tiešām tā es domāju, un deju skolotājām. Patiesībā, kā jūs sapratāt, tūkstoši kuldīznieki ir izgājuši cauri Zitas mācībām tautiskajās dejās. Tāpēc vēlreiz paldies un uz tikšanos. Ja, uz redzēšanos.